Piemēram, ir taču arī ortopēdiskas operācijas, kad ir ļoti būtiski izmaiņas mugurkaula struktūra, izliekuma, un tad tiek šī skolioze, un tad tiek labota. Un, manuprāt, mūsdienīga pieeja paredz to, ka mēs monitorējam tātad šo nervu impulsu plūsmu caur muguras smadzenēm, kas attiec uz jušanu, kustībām, arī par to urīnpušu darbību, tā, ka, lai mēs pateiktu, vai mēs, izlabojot šo mugurkaula struktūru, nenodarīsim kādu skādi tieši šiem te nervu ceļiem un neradīsim kādas negatīvas sekas pēc operācijas. Tas arī ir būtiski, vai ne? Protams. Piemēram, agrāk, kad uztaisīja tas skoliozes operācijām, bija tā, ka, teiksim, 1 vai 2 no 10 varētu būt, ka bija kaut kas pārējošs, un brīžiem ir tā, ka viņi nepilnvērtīgi ir atgriezās visas kustībās. Un kāpēc tas ir? Tāpēc, ka viņi ir auguši, tur ir ļoti ilgs laiks ir bijis, kad viņi bija nepareiza, nefizioloģiskā pozīcijā. Un tas izliekums jau pēc būtības viss apasiņošanā, viss nervi ir pielāgoti. Tad, kad mēs gribam iztaisnot, tad mēs vienkārši izstiepam pārdabīgi tās struktūras. Tas, protams, tuvāk mums parastiem cilvēkiem, tas ir vairāk, mēs tuvojamies normām. Bet priekš cilvēkam, kuram viss mūžu ir bijis tāds, ka S-veida izliekums, kā mēs iztaisnojam tuvu, teiksim, pilnā taisnai līnijai, tad mēs uzliekam pārdabīgu izstiepšanos gan uz dažiem nerviem, gan uz asinsvadiem, un mēs zinām arī muguras smadzenes, tad, kad viņi pēc būtības ir ievietota tajā mugurkaula kanāla, tad tur ir zonas, kur ir labā pasiņošana un zonas, kur ir ļoti skopjā pasiņošana, un ja tieši tajās zonās mēs paņemot un izgriežot mugurkaulu taisnāk un iztaisnojot to leņķi, mēs saspiežam to vai izstiepam to asinsvadu vai bojājam nejauši, brīžiem ne tikai ar to izstiepšanos, bet brīžiem, piemēram, ievadot to instrumentāciju iekšā, piemēram, skrūves. Un tad, jā, mēs to pamanām tikai, kad cilvēks ir pamodījies nākamajā dienā, ka viņš vairs nevar kustināt kājas, tas ir katastrofs, jo, ja ir iespēja to salabot, tad mēs esam zaudējuši to iespēju. Operācijas laika, piemēram, bērnu slimnīcā mēs veicam pie sarežģītiem gadījumiem tā derotācijas laika, kad mēs saprotam, ka ir ļoti izteikti izmainīta mugurkaula tas struktūras. Un, ja mēs gribam iztaisnot pat līdz 50% pastāv iespēja, ka mēs varam bojāt vairāk nekā labot, tad šādā gadījumā mēs piemērojam. Un ir pamanīts gadījumi, ka tieši tajā momentā, kad mēs iztaisnojam pilnībā, tad viņam sāk pasliktināties visi rādītāji, un tad mēs atliekam atpakaļ pa 5 vai 10 grādiem. Tas nav pilnīgi taisni, bet vismaz viņš vizuāli ir stipri labāk un ne tik izteikti, ne tik izkrītoši tāds līks. Un tad viss atgriežas normā. Un pēc tam mēs pagaidām bišķi vēl mēģinām. Dažiem mēs varam dabūt līdz 0, tāpēc, ka mēs darām pa pakāpienu. Dažiem nav iespējams, ka mēs nevaram dabūt vairāk par 5 vai 10 grādu taisni. Un tad rezultāts ir tā, vai nu staigās pēc operācijas, vai nu nestaigās. Un tieši te arī tas norāda uz tā būtību.